Jūs droši vien esat pamanījuši, ka Pokemon Go spēlē ļoti daudz cilvēku, krāpjas un čīto. Vienkāršākais veids ir fejkot GPS, jeb savu atrašanās vietu un būt, kur tu neesi, bet jau augstāks līmenis ir izveidot robotu, kurš ķer Pokemonus automātiski. Un ja jūs kādreiz esat ieņēmuši džimu, bet pēc sekundes viņa jau ir ieņemta, lai gan neviens tūmā nav, tad ziniet, ka kāds izmanto robotu, lai uzmanītu šo džimu un iebāztu tajā savus Pokemonus. Šajā video es vēlos pastāstīt, kā šāds botus taisa un parādīt, kā vienu tādu uztaisīt izglītojošos nolūkos. Es izmantošu Python programmēšanas valodu un sākumā ir kā uzstādīt visu, kas nepieciešams uz tīru Windows un pēc tam kā rakstīt loģiku. Pirms ķeros klāt, vēlos nedaudz pafilozofēt, bet jūs varat patīt uz priekšu, lai tiktu pie koda. Caur API ir pieejams ļoti daudz informācijas, kuru jūs neredzat aplikācijā. Teiksim, aplikācijā jūs redzat Pokestapus, džimus tūmā, bet jūs redzat tikai tos Pokemonus, kas ir tūmā. API un telefona aplikācija līdz ar to redz pilnīgi visus Pokemonus un jums parāda kā kustošu zālīti vai arī nearby. Un ja jūs pieiet tuvāk, tad iespējams viņi jums parādīs to Pokemonu. Bet caur API tas viss ir pieejams un tādā veidā strādā šādas aplikācijas, kas no Pokemon Go API novelk šo informāciju un parāda jums, lai jūs zinātu, kur iet. Vispirms uzstādīsim PyCharm, kas ir Pythona izstrādes vide, tā ir bez maksas, un vienkārši lejuplādējam Community Edition. Vēl mums vajadzēs pašu Pythonu, lejuplādēsim Python priekš Windows 3.5 pēdējo versiju. Es ņēmu 64 bitu instalāciju. Kā arī vēl vajag Git priekš Windows pēdējo versiju. Un, kad tie visi ir lejuplādēti, tie visi ir jāuzinstalē pēc kārtas. Vispirms uzinstalēsim PyCharm, nekas sarežģīts. Vienkārši next, install, finish. Tas pats ar Pythonu instalējam iekš savu lietotāju mapes un close, un to pašu ar Git. Arī tāpat, tikai next, install, un atķeksējam release notes un finish. Tālāk, palaižam PyCharm, un mums nav iepriekšēju uzstādījumu, pieņemam nosacījumus, izvēlamies Drakulas tēmu un vajadzēs restartēt PyCharm. Un tagad izvēlamies checkout from version control un Git. Mums vajag atrast Pokemon Go API Python, un pirmais rezultāts vajadzētu būt īstais. Tas ir Ruben Vreken. Un tur ir klauna poga un nokopējam to adresi, un es saglabāšu uz desktopa. Un viņš lejuplādē, ja vēlamies atvērt, un mums ir atvērts. Mēs nevēlamies padomus, skaidrs, un nospiežot uz Pokemon Go API, šeit mums ir visi faili, un pirmais, kas jāizdara uz Pogo mapes, jāizvēlas labā poga mark directory as source root. Nē, mēs to nevēlamies, un izveidosim jaunu failu ar nosaukumu bot.py, kurā būs klasiskais if name ir main, tad mēs izdrukājam hello world. Bet pirms tam vajag uzstādīt Pythonu interpretētāju, viņš nav atrasts, tāpēc spiežam add local, ieķeksējam, lai rāda slēptos folderus, un tad zem mūsu lietotāju app data local programs Python 3.5 izvēlamies Python exe, un viņš atrod Python nosaka versiju, un vēl mums piedāvā uzinstalēt visus nepieciešamās dependencijas priekš bibliotekas. Spiežam install, un pēc kāda brīža labā pogas faila run, un mums ir strādājoši hello world. Pirmais, ko mēs izdarīsim, importēsim PokeAuth session no API moduļa un izveidosim jaunu mainīgo session. Un mums jānorāda savs Google konta lietotāja vārds un parola. Un session.authenticate mūs ielogos iekšā šiem. Bet tur vēl var norādīt atrašanās vietu
un es atradīšu Google kartē Basteikalnu, un atradīsim triple spotu pie tiltiņa, kur ir Rudolfa Blaumaņa piemineklis. Un es nokopēšu šīs te koordinātas adresē, var redzēt pirmās 2 latitude, longitude, un 3. ir altitude, saka tikai pirmos 2. Mēs ielogosimies ar šo Google kontu un aiziesim šo atrašanās vietu, kas ir Basteikalnā pie Rudolfa Blaumaņa pieminekļa, kur ir 3 pokestopi ļoti tuvu blakus viens otram, un tur ļoti bieži vien ir ielikti pievilinātāji, un šo pievilinātāju Pokemons var noķert. Un šis bots aizies uz šo vietu, un visu laiku ķer šos Pokemonus. Authenticate atgriež klienti, ar kuru mēs varam dabūt visu, ko mums vajag. Get inventory mums atgriezīs kādi mums Pokemoni un cik mums Pokebumbas, un ja mēs izprintējam tā saturu, tad, nestrādā. Jā, mums vajag palabot šo te, noņemt self, palaižam vēlreiz, jā, ir vēl viens fails, un izdzēšam šo te self vārdu, un palaižot mums viss aiziet. Tātad inventorijā mums ir gan līmenis, gan cik mums ir Pokebumba, gan kādi inkubatori, gan Pokédex, gan Candy un vispārējie. Es tagad izdrukāšu, lai ir ērtāks, kas saskatīt, kāds mums ir līmenis. Un mums pašlaik ir pirmais līmenis 0 pieredze. To mēs tūlīt atrisināsim. Jo šis ir svaigs konts. Tagad mēs atgriezīsim karti get map objects, kurš atgriež šūnas, un karta sastāv no 4 stūrīšiem, kuri sauc par šūnām, un katrai šūnā iekšā ir forti, jeb ciektokšņi, kas ir vai nu Pokestopi vai Jimmy. Tad, ja type ir checkpoint, tas ir Pokestops, ja ir type Jim, tad tas ir Jims. Ja, un map cells iekšā ir struktūra, kurā ir šie te forts un vēl informācija. Tad mēs ejam cauri visām šūnām, kuras mums atgriež kartes objekts, un ejam cauri katram fortam, jeb Pokestopam šajā šūnā, un izdrukājam šo informāciju par šo fortu. Mums ir gan ID, gan atrašanās vieta un tips. Ja tips ir 1, kas ir checkpoint, tad tas ir Pokestops, un mēs vēlamies aiziet pie šī Pokestopa. Un es ielikšu breakpointu un ieslēgšu debugeri, un mēs esam apstājušies pie viena no Pokestopiem, un te ir visādi vēl guard Pokemon, kas ir priekš Jima, un vēl ir informācija par lure info, kas ir ielikts pievilinātājs, tad šis lauks ir aizpildīts. Šajā gadījumā mēs atgriezām pirmo, kuram nebija, tad mēs, ja lure module encounter ID eksistē, nav 0, tad mēs tur apstāsimies, bet projām ir tukšs 0, lai gan man ir pārbauda. Tad fort.lure info, un mēs palaižam debugeri, un mēs apstājamies pie Pokestopa, kuram ir lure modules ielikts, un var redzēt, ka tur ir gan encounter ID, gan fort ID, gan active Pokemon ID. Un mēs vēlamies ķert Pokemonus, kas ir šajā vietā. Encounter ir gadījums, kad mēs nospiežam uz Pokemonu, mums parāds tas ekrāns. Un mēs varam noķert tikai, kas ir tūmā. Un jāatrod funkcija, kas izrēķina, cik tālu no mūsu atrašanās vietas ir šis te Pokestops. Un šeit ir jauka funkcija ar vienu no bibliotekām, kura jau ir uzstādīta. Un ar šo funkciju, bibliotekas funkciju, var aprēķināt distanci metros no divām koordinātēm. Mēs paņemsim Pokestopa koordinātes, un vēl ir funkcijas, redzēju dokumentācijā, ka var dabūt gan longitude, gan latitude, longitude un altitude. Mums vajag pirmās 2 tikai no client get coordinates.
Un tad mēs šos varam izmantot, kas ir mūsu tekošā atrašanās vieta, un izreikināt distanci, kas ir metros. Un mēs varam izdrukāt attālumu no katra pakistapa līdz, gadās, kad nestrādā apis, tad vienkārši vēlreiz jālaiž. Un redzēt, ka pakistapi ir neskapēc visā 400 metru attālumā, kas ir pat tālu. Un es vēlos vienkārši ķert Pokemonus, kas ir tūmā, jo citādi, man liekas, būs out of range, un ja distance ir mazāk par 100 metriem, tad mēs apskatīsimies, cik mums Pokestapu ir. 1, 2. Ok, lai iet 2. Tad 2 Pokestapi 100 metru attālumā, kuri ir aizpildīti ar pievilinātājiem. Un client encounter Pokemon, kas izsauc šo ekrānu. Un ja mēs palaižam, tad var redzēt, ka trūkst Fort ID. Patiesībā vajag encounter citu message, un kas ir nevis encounter, bet disk encounter. Es nezinu, kāpēc tās. Tāpēc izveidosim vēl vienu metodi encounter lure Pokemon, kas ir encounter Pokemon klons. Mēs vienkārši encounter pret disk encounter nosauksim. Jo pievilinātāji Pokemonus ķēra ar citu API metodi, kas nav īsti izveidot šajā bibliotekā Pythonam. Mēs izveidojoši, bet mums aizmirst un neesmu visu izdarījis, pārsaucis. Un vēl viens trūkums. Šeit trūkst disk encounter. Es vienkārši klonēju encounter un pievienoju vēl vienu disk encounter. Un palaižam vēlreiz, un te var redzēt, ka ir success, encounter ir success. Bet encounter ir tikai tad, kad atver to ekrānu, kur mēs metam Pokemonus, mēs esam satikuši Pokemonu. Mums tagad viņu vēl noķert, jo experience nav mainījusies. Un metode tam ir client.catch Pokemon, un tur vajag gan encounter ID, gan spawn point ID, bet lure info ir tikai Fort ID. Tāpēc izveidošu klasi Pokemon, kurš paņems parametros gan encounter ID, gan spawn point ID, un šim objektam būs šādi divi property. Bet tā kā es viņam padodu konstruktorā, tad encounter ID būs lure info encounter ID, bet spawn point ID vietā būs lure info.fort ID. Un šo Pokemonu padodot catch Pokemonu klasei, tā mēs viņu apmuļķojam. Un API nokārās. Un palaižot vēlreiz, izskatās, catch success, mēs esam noķēruši Pokemonu. Ja mēs palaižam vēlreiz, tad mēs sākumā varam redzēt, ka mums ir otrais līmenis un 1420 pieredze. Un aizkomentēsim lieko, lai nav daudz teksta, un ieliksim šo visu ciklā, lai visu laiku pieitu pie katra Pokestapa un noķertu visus lure Pokemon. Un es tikai pārorganizēju kodu, lai viss būtu ciklā iekšā. Un vajag nedaudz nevajag to darīt visu laiku nepārtraukt, bet pēc kāda laika, pēc 5 sekundēm. Un ja mēs palaižam vēlreiz, tagad mūsu bots, tagad ir otrais līmenis jau 2130, noķērām vēl Pokemonus, tagad pātrinājis priekšu, un jau gadrīz 3000. Vēlreiz.
tad mēs ielogojamies savu Google kontu, aizējam uz šo atrašanās vietu, kas ir Basteikalnā, un ar Get Coordinates var dabūt šo vietu. Un iekš inventorī gan pokebumbas, gan statistika par spēlētājiem, gan kādi pokemoni jums ir noķerti. Un tad mēs ejam cauri vienkārši visai kartei, kas mums ir pieejama. Katrā kartē ir forti, jeb pokestopi ar tipu 1. Un mēs vienkārši, ja ir ielikts lore module, mēs palaižam to ekrānu, kur notiek Pokemon mešana, un tādā veidā mēs catch Pokemon, mēs vienkārši metam pokebumbu. Un tad vienkārši iepauzējam 5 sekundes. Jāskatās, lai pokebumbas nepietrūkst, un iegriezt var ar Get Fort Search. Tas iegriezīs Pokestopu, un jūs dabūsiet pokebumbas un citus itemus. Un šeit ir arī demo PY, kur jau viss šis tas ir uzrakstīts, visādas encounter and catch, kur automātiski izvēlēsies kādu pokebumbu, Great Ball vai Ultra Ball, ja jums ir. Varēs izmantot arī avenīti, lai viņu vieglāk noķert. Un te ir arī, kas sakārto tuvākos pokestopus pēc atrašanās vietas un paņem tuvāko. Un arī metode, lai vienkārši aiziet uz to vietu un iegrieztu pokestopu. Un vienkārši šo demo var palaist ar username un password un atrašanās vietu. Un viņš automātiski aizies uz tuvāko pokestopu un viņu iegriezīs un dabūs labāko Pokemonu tomā. Jā, tas arī viss 30 rindiņas, un tā pamazām var ļoti vienkārši veids, kā taisīt Pokemonu ķērāju botus. Es patiesībā sākumā izmantoju .NET API C-Sharpā, kur Visual Studio ir daudz labāks atļūdotājs, tāpēc sākumā es ar viņu paspēlējos, bet priekš šī video es taisīju Pythonā, jo droši vien vairāk cilvēkiem vieglāk sākt ar Pythonu. Bet Visual Studio ir fantastisks atļūdotājs un bija daudz vieglāk arī dēļ static typing atrast, kā viss strādā.